skaists 28. jūnija rīts, esam piecēlušies, pabrokastojuši, novākuši arī teltis, krāmējam mugursomas un cik tas dīvaini nebūtu, kad mugursoma šodien ir smagāk nekā vakar. Un tad mēs tālāk iesim uz Zigata ezeru, apskatīsim, un tad arī būs Tuksnesis, un tad arī mūsu tā kā pārgājiena mērķis ir lokators, kurā mēs iesim ekskursijā, un tad mēs dosimies mājās. Tā kā, ejam! Šeit droši vien kādreiz tanki ir bijuši un iegrimuši bedrē. Un tā tur palikuši. Protams, kāds var braukt un izrakt viņus. Šodien mums nav līdz lāpes. Šī ir Rāņu kaka. Viņš vakar šeit skrējis ap 5 vakarā, aizskrējis uz Garazaru pusi. Pirms gada, tā ir Aļņa mātīte, pirms gada viņai atnesies bērniņš. Jā, drīz viņi skries atpakaļ uz ziemeļiem. Šeit mēs redzam meža cūku postījumus, kur ir noteikti civēņu mātes ar bērnējām cūkām un ļoti rakušās un meklējuši dažādas saknītes. Un viņas te ļoti daudz ir, jo ir vidus redzams tur, kur ir mitrs, kurā viņām vasarā patīk tā kā veidot tādas bļodas, kur viņas rīvējās un tādas vannas, kurās viņas, mazgājās. Un tā ir, kad, ja mēs kā mednieki tās meža cūkas tā kā skaits neregulētu, tad šādi te rakumi būtu ļoti daudzās vietās un mežām ir diezgan liels posts. Tur var redzēt, ka piedi ir novērsti un vairs neizaugs un nolauzt ar koku. Un kā tās cūkas te darās. Iesim tālāk, skatīsimies. Noteikti redzēsim tālāk arī vilku pēdas, kas vienmēr ir Tuksnesī redzams.
Šeit mēs redzam tanku ceļus, kas šajā Antas, Purvju un Meža dabas liegumā nav retums. Viņi te ir vairums, ir šādi veidi ceļi. Kā viņi veidojās? Viņi veidojās tā, kad brauc tanku divīzija un viens tanks izrok tādu mazu pauguriņu, piemēram, kur nav saknes, kur viņam vieglāk ierakties. Nākamais tanks to izdara vēl dziļāk, un nākamais vēl. Un tā rodās, šī bedra ir kaut kur 1,5 metru dziļa. Un burtiski pēc nākamā kalniņa ir atkal tāda paša bedra, un salīdzinājumā varētu teikt, ka viņi ir līdzīgi tā kā amerikāņu kalniņiem, augšā lejā. Tagad šie ceļi gan ir jau aizauguši, redzam priedītei, kurai jau ir 12 gadi. Viss ceļš ir ar sūnām, bet pirms 20 gadiem šeit bija tā kā pludmalē, ceļš bija smilšains, bija ļoti grūti iet un braukt ar mašīnu, un vēl jau vairāk ar riteni. Bet tagad šie ceļi paliek aizvien tādi mežonīgāki un daudz pievilcīgāk turistiem, kas ar kājām var staigāt, sēņot, skatīties dabu un baudīt visas pārējās labās lietas, ko var darīt šeit. Uz zobi jau nelikšu, bet tās ir aļņu atstātās pēdas, ko mēs redzam šeit uz tanku ceļa. Viņi te parasti dodās no Zigata ezera, jo tur ir, kur viņi var padzerties. Te tāda purvu mala ir, un tad viņi te kursē, un burtiski pirms 10 metriem arī pēdas redzējām, tikko svaigas. Šie atstātie gan nav svaigi. Šie varētu būt kādu nedēļu veci, bet viņi te diezgan daudz uzturās. Nu ko, ilgi gaidītais tūkstnesis ir klāt. Ko par tūkstnesi var pastāstīt? Par tūkstnesi var pastāstīt to, kad šeit notika. Viņš bija kā tankadroms, kur notika tankiem apmācības. Šaušanā bija tajā pusē tuvāk lokatoram. Bija makets tanku no dzelzs, un tad viņi no šiem kalniņiem uzbrauc augšā un šāva pa tiem maketiem. Tagad, ja viņš, protams, ir kaut kādus, es domāju, no 60% ir zaudējis to savu smilšainumu, jo ir priedīts sastādīts, ir priedīts paši augi pa lejām. Bet nu vēl tas skats kā tūkstnesim ir, tas ir ļoti skaists. Esam nogājuši šodien 8 kilometrus. Esam pie Lāžu mājām, kuras ir diemžēl nodeguši. Un tilts arī ir sabrucis. Šis ir viens no Irbē pēdējiem tiltiem, ko var redzēt kā tilti. Pārējie tikai nieti vai praktiski nav vispār redzami. Un Irbē pavisam bija 4 šādi koku tilti, kur tanki brauc pāri uz šo, kur mēs gājām. Tagad ir Antas, Purvju un Meža dabas lieguma. Nu ko, grupa ir pieveikusi vienu no visgrūtākajiem pārgājienu posmiem.
upes šķērsošanu. Pat 3-gadīgajam puikam patika, kad sevišķi šitā upe, ūdens ir silts, un tas bija pilnīgi nepieciešams. Beigās upe, pirms mēs iesim vēl lokatoru apskatīt nedaudz. Un ļoti skaisti, grupa jau turpina peldēties, mānas ir pārneses un viss ir kārtībā. Tā kā iesim vēl lokatoru apskatīt. Braucam uz lokatoru. Laivu, diemžēl, neizmantojām šodien, jo ūdens līmenis ir ļoti zems. Grupa, visi, protams, grib ēst, visi grib silts vakariņas un mīkstas krēslas, bet tie jau būs. Tā kā vēl drusciņ jāpagaida. Pārgājiens šodien ir beidzies, bet vēl ir atlikusi viena odziņa. Tas ir šis te grandiozais lokators, kurš pasaulē ir 7. lielākais. Ja jūs gribat viņu apskatīt nedaudz savādāk, piemēram, kā mēs to tikko izdarījām, izgājām Ances, Purvus un Mežus dabas liegumu, nakšņojām pie Makšķera ezera, daudzas lietas redzējām, apskatījām, izrunājām. Un tagad iesim apskatīt šo te brīnumu, kur mums ir tā kā noslēguma ekskursija sarunāta mūsu grupai. Ejam!